Labrīt, draudze! Šodien lasīsim no Daniela grāmatas 5. nodaļas, 13. līdz 30. pantam. Kad nu Daniela atveda ķēniņa priekšā, ķēniņš tam jautāja: vai tu esi Daniels, viens no tiem jūdiem, kurus ķēniņš, mans tēvs, ir atvedis šurp trimdā? Es dzirdēju par tevi, ka tevī mājojot dievišķs gars, ka tevī mītot arī apgaismība, saprašana un liela gudrība. Pie manis nu pat atveda gudros vārdotājs, lai tie izlasītu lūkšo rakstu un to man izskaidrotu, bet tie nevarēja man dot izskaidrojumu. Bet par tevi es dzirdēju, ka tu varot izskaidrot noslēpumus. Nu tad, ja vari lasīt šo rakstu un man izskaidrot, tad tevi ieterps purpurā un zelta ķēdi tev liks ap kaklu. Un tad tu būsi trešais manas valsts vadībā. Tad Daniels atbildēja ķēniņam un sacīja: paturi manas dāvanas un dod savu atalgojumu citam, bet šo rakstu es izlasīšu un to es ķēniņam izskaidrošu. Ak, ķēniņ, visu varenais Dievs, deva tavam tēvam Nebukadnecaram valstību un varu, slavu un godu. Tās vara priekšā, ko Dievs tev bija devis, trīcēja un drebēja visas tautas un ciltis un valodas. Viņš nokāva to, ko viņš varēja, ko viņš gribēja, un arī dzīvu atstāja, ko gribēja. Viņš paaugstināja, ko gribēja, un nu pat pazemoja, ko viņš gribēja. Bet kad viņa sirds palika pārāk lepna un viņa gars apcietinājās līdz pārgalvībai, tad viņu nogāza no troņa un atņēma tam viņa godību. Viņu izstūma no cilvēku sabiedrības, viņš noslīdēja lopu kārtām, viņš dzīvoja pie meža ēzeļiem, viņam deva ēst zāli kā lopam. Debes rases lacināja viņa miesu, tiekams viņš atzina, ka cilvēku valstis pieder visaugstākajam dievam, un viņš ieceļ tajās par valdnieku, kuru gribēdams. Un tu, viņa dēls Belsacar, neiedvesi sev pazemību savā sirdī, kaut gan tu visu to zināji. Tu drīzāk esi sacēlies pret debesu kungu, jo dzīrēs kalpi bija spiesti atnest tev un nolikt tev tavā priekšā dieva nama traukus. Un tu un tavi dišciltīgie, tavas sievas un blakus sievas, jūs visi dzērāt vīnu no tiem un daudzinājāt īpašās slavas dziesmās savu sudrabu un zelta, vara un dzels, koku un akmens dievus, kas neredz, nedzird un kam nav ne prāta. Bet tam dievam, kurā rokā stāv tava dzīvības dvēsma un visi tavi ceļi un likteņi, tu nedevi godu. Tāpēc viņš sūtīja šo roku līdz ar tās darināto uzrakstu. Šādi skan tas raksts, kas tur stāv: Mene, mene, tekel, upharsin. Tam ir šāda nozīme. Mene, Dievs tavas valstības dienas ir skaitījis un tās izbeidzis. Tekel, tu esi svērts svaru kausā un atrasts par vieglu. Upharsin, tavā valsts ir dalīta un atdota mēdiešiem un persiešiem. Tad Belsacars pavēlēja Danielu tērpt purpurā un dot tam zelta ķēdi ap kaklu, un ar saucieniem darīja tautai zinām par viņu, ka viņš valdīs valstī kā trešais. Bet tanī pašā naktī kaldeju ķēniņš Belsacars tika nogalināts, un mēdietis Dārijas pārņēma varu un valdīja pārņēma varu un valdību 62 gadu vecumā. Tas bija Dieva vārds. Lūksim. Tēvs, paldies par tavu vārdu, paldies, ka tu esi to atstājis, lai mēs varētu uzzināt tavu gudrību un tavu plānu cilvēcē, un arī tu runā uz katru no mums caur to. Un paldies tev par vēl vienu dāvanu, par tavu svēto garu, kas ir ar mums un kas uz mums runā un mums atgādina visu šo un mūs māca. Es lūdzu, lai šobrīd visi, kas mēs šeit esam un kas esam pievienojušies online, ka tavs gars mūs uzrunā un atklāja kādus brīžus, kad mēs esam to varu, ko tu mums esi devis, mēs esam to izniekojuši vai nepareizi izmantojuši. Es lūdzu, ka tu uzrunā tos, kam ir lielāka vara. Es lūdzu, ka tu uzrunā tos, kuriem šķiet, ka viņiem vispār nav varas, bet Dievs parādi viņiem tās dāvanas, ko tu esi devis, parādi to
savu mērķi viņa dzīvē, lai viņi to var īstenot un līdz galam tiešām izprast, ka viņi neiznieko tās dāvanas, tā skaitā varu, ko tu esi devis. Dievs, paldies par to, ko Ainars ir varējis sagatavot. Paldies, ka tu uz viņu esi runājis. Un es lūdzu, ka tu tagad caur Ainaru runā arī uz mums un tiešām parādi, ko tu vēlies, lai mēs mainām dzīvē, lai no šodienas mēs tā arī varam darīt. Dievs, paldies Tev par visu. Paldies, ka Tu mūs uzklausi. Paldies, ka Tev joprojām ir vara pār šo salauzto pasauli. Tu valdi un Tu darbojies. Paldies Tev, Kungs. Kristus vārdām. Āmen. Jā, esiet vēlreiz sveicināti visi mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā šajā novembra 1. svētdienā. Tie, kas seko līdzi Mateja draudzes dievkalpojumiem, jau zina, ka vairākas svētdienas pārdomājam Timoteja Kellera grāmatā Viltus dievi rakstīto par šodienas atkarībām, jeb par šodienas elkiem, kurus var saukt arī par viltus dieviem. Citiem vārdiem sakot, par to, uz ko mēs šodien liekam savu cerību, par to, kas mums liekas palīdzēs dzīves situācijās un dzīvē kopumā tikt galā. Esam domājuši par attiecībām, mīlestību, seksu, kā viltus dieviem, par naudu, mantu, slavu, panākumiem. Un dažkārt varbūt tā esam pie sevis domājuši, jā, tas tā varbūt interesanti ir paklausīties, bet man nav nekāda atkarība no tā. Un tas arī nav manā dzīvē kā tāds elks, uz ko es paļaujos, vai viltus dievs. Taču šajā svētdienā domāsim par kādu izpausmi vai dzīves kvalitāti, kas, manuprāt, vairāk vai mazāk piemīt ikvienam. Un tā ir vara. Vara. Un atkal mēs jau pirmā brīdī tā nodomāt, kāda vara. Es taču neesmu nekāds politiķis, es neesmu nekāds liels priekšnieks. Man nav daudz padotie, man nav nekāda īpaša vara. Un tajā pašā laikā mēs taču katru dienu pieceļoties gribam, lai šajā dienā notiek mans prāts. Lai tas, ko es esmu izdomājis un ko es vēlos īstenot, lai tas notiek. Un ja tas nenotiek, vienalga vai ģimenē, vai darbā, vai kādā saskarsmē ar cilvēkiem, kas notiek. Nevienmēr es saku, lai slavēts Dievs. Drīzāk es sāku palikt dusmīgs. Un dažkārt es pat apvainojos. Un dažkārt tik stipri apvainojos, ka es vairs nerunāju. Un dažkārt, ja nenotiek tā, kā es gribu, tad mēs kā mazi bērni sakam, es ar tevi vairs nespēlēšos. Ja es ar tevi vairs kopā neko nedarīšu, mūsu ceļi tālāk šķirās. Un kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka mana griba, mana vara nav īstenojusies. Lūk, un tāpēc ar varu ir jābūt uzmanīgiem. Un šajā dienā tad domāsim kādas 3 domas, ja virzienus attiecībā uz varu. Un tas pirmais ir varas avots. Jeb citiem vārdiem mēs varētu domāt par to, kam tad pieder vara. Kam pieder vara? Un mēs varam domāt par vairākiem virzieniem. Bībele un arī dzīve skaidri pasaka, ka ir šīs zemes vara, jeb šīs pasaules vara. Un parasti tiek runāts par kādām 3 varām.
ir likumdošanas vara, jeb parlaments, jeb saima, kas izdod likumus pēc kā veidot dzīvi un sabiedrību. Ir izpildvara, tātad ministru kabinets vai arī pašvaldībās vai arī kādos mazākos kolektīvos vienmēr ir kāds, kas ir nolēmts izpilda. Tā ir izpildvara. Un tad ir tiesu vara. Citiem vārdiem sakot, kas seko kārtībai, kas seko tam līdzi, lai likumi, normas tiktu ievērotas, vai arī sodīti tie, kas tās pārkāpja. Varētu teikt, ka ir arī vēl ceturtā vara, kas ir nemazāk nozīmīga un ietekmīga, tā ir mēdīju vara. Proti tā, kas veido sabiedrisko domu, kas iespaido cilvēkus un to, kas raksta un rāda un runā, protams, nevar novērtēt par zemu. Un Bībele, īpaši arī jaunā derība, runā par šo laicīgo pasaules varu. Un interesanti, ka Pāvils, kas taču dzīvoja okupētā Romas impērijas okupācijā, Dieva tauta bija pakļauta zem Romas impērijas, viņš tomēr skaidri saka, ka mums ir jāciena šī laicīgā vara, kas ir Dieva kalpone. Piemēram, Romiešiem 13. nodaļā, tur sākumā viņš diezgan daudz runā par to, ka šīs pasaules vara ir Dieva kalpone, kas nodrošina zināmu kārtību, kas nodrošina zināmu mieru, stabilitāti un arī valsts vai sabiedrības attīstību. Un tai pašā laikā Bībele arī ļoti skaidri runā par to, ka mēs neesam tikai šīs zemes pilsoņi un šīs valsts varas pakļautie. Mēs esam debesu valstības pilsoņi. Un tādēļ ir arī debesu valstība. Tur Kolosiešiem 1. nodaļā, 13. pantā Pāvils ļoti skaidri saka, Jēzus mūs izrāvis no tumsības varas. Jēzus mūs izrāvis no tumsības varas un pārcēlis sava mīļā dēla valstībā. Redziet, mēs no vienas varas esam izrauti un Dieva valstībā iecelti. Un tas pats Pāvils vairāk reizes ir apstuļu darbos, kad viņš tiek pratināts un vests varas autoritāšu priekšā par to, ka viņš sludina evaņģēliju, jeb sludina par Jēzu Kristu. Un, kad viņam to aizliedz un soda, tad viņš saka, Dievam būs vairāk klausīt nekā cilvēkiem. Un redziet, tas pirmais jautājums, par ko mēs šodien varam pārdomāt, kurai varai mēs klausām vairāk? Kur varu mēs bīstamies vairāk? Šo zemes varu vai Dieva varu? Zemes valstību vai Dieva valstību? Un vai dažkārt pārāk pakļāvīgi mēs neesam šīs zemes varai un valstībai? Un tā aksioma jau ir ļoti skaidra, jo Dieva valstība valstī un sabiedrībā iet mazumā, jo Dieva principi, Dieva vērtības, Bībeles patiesības sabiedrībā iet mazumā, jo daudz vairāk likumi, normas, represīvās iestādes ir vajadzīgas. Jo Dieva valstība samazinās, jo vairāk vajag novērošanas kameras, uzraugus un policiju, jo vairāk attālinās sabiedrība no Bībeles, jo lielākas problēmas aug augumā. Taču ne tikai par šīm divām valstībām Bībele runā, un tā tēlaini varētu teikt, ka valsts vara ir bauslība, Dieva valstība ir žēlastība, jeb evaņģēlijs, tad tomēr mēs varam vēl par kādu varu runāt, un tā ir mūsu pašu vara, cilvēku vara. Jo bieži mēs, kad par kādām problēmām runājam, tad kāds speciālists saka, tu netiec vaļā no savas pagātnes. Pagātnē ir kāda vara un ietekme. Vecāku vara ir mūsu dzīvē nozīmīga, jeb kādu skolotāju, audzinātāju, autoritāšu vara, kurai mēs pakļaujamies. Iet runa arī par kādām atkarībām, ar kurām mēs netiekam vaļā, jo tām ir vara. Galu galā iet runa par tehnoloģiju varu.
Taču mēs jau vairs nespējam iedomāties, kad no rīta pieceļamies un vakarā ejam gulēt, ja mēs nebūtu drusku paglāstījuši telefonu. Tehnoloģijām ir reāli vara, it sevišķi jauniem cilvēkiem. Ir jau tāda jauna termina neiroloģija, kas iedarbojas arī uz mūsu smadzenēm. Bet Bībele arī skaidri runā par grēka varu, kuru tur cilvēks savā verdzībā, un kad mēs netiekam brīvi. Varai ir liels spēks, un tāpēc ar varu ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Es pazīstu kādu cilvēku, kura īpašumā, respektīvi garažā, reiz glabājās spēcīga mašīna. Un pirms 2 gadiem kāds Latvijā pazīstams blogeris ar savu sievu ar šo 458 Ferrari izbrauca, kas maksā apmēram 200,000, un tik ātri, ka nenovaldīja stūri, ietriecās tepat netālu no Rīgas kokā un abi gāja bojā. Un tas ir tāds fizisks piemērs, kur cilvēks nenovalda milzīgo spēku vai ātrumu, kas ir kādā sporta automobīlī. Bet līdzīgi, jeb tēlaini, mēs varam teikt, tāpat ir arī ar varu. Un ja mūsu rokās ir uzticēti, vai arī mēs paši iegūstam kādu varu, tai ir ļoti liels spēks, jo vara nekad negrib pakļauties. Vara vienmēr grib būt brīva, neatkarīga, rīkoties tā, kā es gribu. Vara grib, lai mans prāts notiek. Bet ja es saku, ne mans, bet tavs Tēvs prāts, lai notiek. Es gribu, lai citi man paklausa, lai citi izpildu to, ko es vēlos. Un mēs jau būsim ievērojuši dažkārt ikdienā, ka ja mazam cilvēciņam uztic vara kādā amatā vai pienākumā, tad dažkārt rodas liels problēmas ne no kā. Piemēram, ierēdnim. Tev vajag kaut kādu dokumentu vai kaut kādu parakstu vai apstiprinājumu. Viņam kaut kas tajā dienā ir iekodis, un viņš savu varu nodemonstrē. Piemēram, lidostās arī var dažkārt klasiski redzēt, ka tie, kas pārbauda vai kontrolē, kaut kas nepatīk, tu esi vienkārši bezspēcīgs viņa priekšā. Vai arī dažkārt kādi kārtībnieki vai policisti, kuri kādu iemeslu dēļ tevi ir apturējuši, un pat ja viņam nav taisnības, viņš nekad nevar atzīt, kad viņš ir kļūdījies. Un mazam cilvēciņam iedodot lielu varu, dažkārt ir liels problēmas. Taču pāri visam laicīgām varām, Dieva valstībai, kurai mēs piedaram garīgi, mūsu pašu varā un ietekmei, pāri visam ir Dieva vara. Dievs ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Un cilvēks, ja viņš pazaudē bijību tā priekšā, kam ir visa vara un teikšana, tad cilvēkam pašam ir kārdinājums valdīt. Ja cilvēks pazaudē bijību Dievu priekšā, tad cilvēkam ir ļoti liels kārdinājums pašam kļūt par Dievu un noteikt savu un citu dzīves. Psalmos mēs lasām 62. psalmā: nepaļaujieties uz varu, uz laupījumu nelieciet tukšas cerības. Kad bagātība vairojas, nepiegrieziet tai visu savu sirdi. Vienu vārdu Dievs ar vienu ir ar uzsvaru teicis, un to es esmu daudzreiz dzirdējis: Dievam vienam pieder vara. Un, kad mēs lasījām šeit arī no Vecās derības Daniela grāmatas par ķēniņiem, tad Dievs jau savai tautai arī deva izcils ķēniņus kā Dāvidu un Salamanu. Un tad, kad Dāvids nodeva savu varu savam dēlam Salamanam, tad Dievs bija atklājis Dāvidam, ka viņa dēls Salamans uzcels templi. Viņš bija savācis visus nepieciešamos materiālus, zeltu, visu vajadzīgo, lai viņa dēls to varētu uzcelt. Un pirms šīs varas nodošanas bija kāda liela tautas sapulce.
Un tur Dāvids saka šos vārdus: Tev, ak, kungs, pieder augstība un vara, godība un slava un varenība. It viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder tev. Tava ir, ak, kungs, valstība, un tu pacelies pāri kā galva pār visiem. Bagātība un gods nāk no tevis. Pirmajā laika grāmatā, 29. nodaļā mēs lasām. Un tur 5. mūzes 8. nodaļā mēs lasām: Nesaki savā sirdī, mans spēks un manu roku stiprums ir man šo bagātību devis. Bet piemini to kungu savu Dievu. Viņš ir tas, kas dod tev spēku to izmantot. Redziet, ja cilvēkam ir kāda vara un teikšana, viņam ļoti ātri gribas sacīt: es to izdarīju. Visa vara pieder tam kungam. Tas jautājums jau ir, kas valda manā dzīvē? Kam es pakļaujos? Un arī pretēji mēs varam jautāt, par ko man ir vara, par ko man ir teikšana. Un redziet, arī tajā pašā 2. laika grāmatā, arī 1. ķēniņa grāmatā ir tāds brīnišķīgs stāsts par šo jauno ķēniņu Salamanu. Kad Dievs viņam atklājās un Dievs viņam jautāja: ko tu gribi, lai es tev dodu? Un iedomājieties, ja piemēram mūsu darbā priekšnieks mūs pasauc un mēs domājam, ka viņš mūs rās, bet viņš saka: ko tu gribi, lai tev būtu labāk? Mēs jau neko daudz nevaram uzreiz izdomāt, sakam, algu pacel, vai kādu bonusu viņi iedod, vai kaut ko tādu. Bet kas ir priekšnieks? Salīdzinot ar Dievu. Un Dievs tagad Salamans saka: ko tu gribi, lai es tev dodu? Un Salamans apdomā, un viņš Dievam lūdz: dod man gudrību. Dod man zināšanas, kā es varu šo lielo tautu valdīt. Un Dievam patīk šī pazemība, jeb šī atzīšana, ka man nav visa gudrība, man nav visas zināšanas, man nav viss spēks, kā lai šo man uzticēto uzdevumu es varētu izpildīt. Un tāpēc es lūdzu, Dievs, nāc man palīgā, atklājies, dod man to gudrību. Un Dievam patīk tas, ka Salamans pazemībā kā ķēniņš nāk pie Dieva, un beigās Dievs saka: es tev piešķiršu gudrību un zināšanas, un tā kā tu esi bijis tāds pieticīgs, es tev došu arī pārticību un bagātību. Es tev došu arī godu un varu un spēku pār saviem ienaidniekiem. Un tad Dievs tur saka: un nav bijis neviens ķēniņš kā tu pirms tevis, un neviens pēc tevis nebūs tāds kā tu. Un redziet, Dievam viss pieder. Un Dievs ir tas, kas dod, un Dievs ir tas, kas ņem. Un tāpēc mums ir attiecībā uz varu jādomā, kam mēs pakļaujam savu dzīvi, kam es pakļauju savu dzīvi un kā es izmantoju savu varu. Tā nākošā lieta, ko mēs varam pārdomāt, ir par laiku, par varas ilgumu. Cik ilgi tad vara turpinās? Jeb cik ilgi mana ietekme, mans spēks, mana varēšana īstenojas? Un Bībele un visa vēsture ļoti skaidri parāda vienu aksiomu, vienu patiesību. Neviena vara nav mūžīga. Neviena, izņemot Dievu. Varas nāk un aiziet. Vara pazūd. Vienīgi tas kungs nāk. Vara ir maldinoša, tāpēc, ka tā dod ilūziju, ka mans stāvoklis vai situācija būs nemainīgs. Un būtībā vara ir bailes. Un tāpēc es cenšos pakļaut un saturēt varu, jo man ir bailes. Un ievērojiet, jo lielāka vara, jo lielākas bailes to pazaudēt. Un tāpēc tiek mainītas konstitūcijas.
lai prezidents vai tur valdošā partija vai valdība var vēl vienu termiņu vai vislabākā gadījumā līdz mūžam būt pie varas. Tāpēc arī ierobežo, piemēram, referendumu skaitu. Tā kā Latvijā mēs esam tik maza zeme, bet lai vispār referendumu varētu ierosināt, vajag savākt 150,000 parakstus. Kāpēc tas ir darīts? Skaidrs, ka tāpēc, lai mēs varētu noturēties pie varas un kāds referendumā mūs neatlaist. Kāpēc uzpērka mēdījus? Un viņus kaut kā jocīgi sauc par sabiedriskiem mēdījiem, it kā viņi atspoguļot sabiedrības viedokli. Skaidrs, lai nekritizētu, lai slavinātu tos, kas ir pie varas. Kāpēc stiprina vienmēr spēku struktūras? Tāpēc, lai vismaz viņi būtu apmierināti ar dzīvi, un tad, ja kāds taisītos protestēt pret esošo varu, lai to ātri varētu apspiest un nolikvidēt. Un ja galīgi arī visi tie iekšpolitiskie pasākumi nedod cerēto, tad kā vislabāk noturēt varu? Atrast kādu ienaidnieku. Atrast kādu ārēju ienaidnieku, un tad jau viss tauta būs vienota pret šo ienaidnieku. Un mēs varam noturēties pie varas. Taču pat vislielākā un stiprākā vara reiz beigsies. Un mēs jau par to lasījām, ka reiz divu vislielāko un varenāko tā laika varas un valstu ķēniņi bija diži un vareni, bet tas vienā mirklī tika pazaudēts. Piemēram, Dāniela 4. nodaļā, tur no 26. panta, mēs lasām par Nebukadnēceru. 12 mēnešus vēlāk, staigādams ķēniņa pilī Bābelē, Nebukadnēcers teica lielīgi: vai šī nav tā lielā Bābele, ko es uzcēlu ar savu spēku? Ķēniņam par mājokli un par godu savai varenībai. Šis vārds nebija vēl izskanējis, kad nāca balss no debesīm. Tā tev, ķēniņ Nebukadnēcer, ir likts sacīt: tava ķēniņa valsts un cienība tev ir atņemta. Un tūlīt piepildījās šis vārds Nebukadnēcer dzīvē, un viņš tika izstumts un faktiski dzīvoja dzīvi, kas nav cienīga cilvēkiem. Un tad mēs lasījām tur 5. nodaļā par viņa dēlu Belzacaru, kurš taču neko no tēva nebija mācījies. Un tad tur parādās kāds uzraksts, un viens no šiem uzrakstiem saka: Dievs tavas valstības dienas ir skaitījis, un tās ir izbeidzis. Un tad mēs lasījām, ka tajā pašā naktī Kaldēja ķēniņš Belzacars tika nonāvēts. Redziet, vienā brīdī visietekmīgākais un lielākais tā laika pasaules valdnieks, un otrā brīdī nekas, pīšļi. Es atceros, kad kādā 77. vai 8. gadā, kad es biju mākslas skolā, audzēknis, toreiz tas direktors, katru gadu vecākos kursus veida ekskursijām. Tā kā uz tādām mācību praksēm, un visbiežāk mēs braucām toreiz uz Ļeņingradu, uz Pēterburgu, uz Ermitāžu un citiem muzejiem. To, ko mākslas vēsturē mēs bijām mācījuši, to arī apstīties dzīvajā. Vienu gadu, man liekas, mēs arī uz Lvivu braucām, toreiz Ukrainā. Un, protams, tad vakaros jau bija tādas interesantas sarunas savā starpā ar pasniedzējiem par to, ko ir redzēts. Godīgi sakot, ne jau tikai sarunas, tur arī bija kaut kas cits, bet ne par to. Un man joprojām vienmēr paliek atmiņā kādu vakaru, kad mēs tur kādu pāris cilvēki sarunājamies ar vienu no mūsu pasniedzējiem, tādu Guntu Cukuru, kas bija zīmēšanas, kompozīcijas, arī dizaina pasniedzējs. Un viņš bija
ne tikai izcils mākslinieks, bet viņš bija arī ļoti gudrs. Un vēlāk viņš bija Liepājā arī neliels draudzīts mācītājs pat. Bet tajā laikā, tas ir kaut kāds 77. 78. gads, tajā sarunā beigās viņš saka, šī sistēma nepastāvēs mūžīgi. Un ar to viņš domāja Padomju Savienību. Un 70. gadu beigās PSRS ar visu savu milzīgo armiju, ar čekas aparātu, ar visu šo komunistisko partijas milzīgu ietekmi, viņš saka, šī sistēma, jeb šī valsts sagrūs. Un mums likās, kā var tik drosmīgi pirmkārt pateikt, un kā var tādu apgalvojumu pateikt. Un tad viņš teica, bet kad mēs skatāmies uz šo valsti, tad viņa ir kā milzis uz māla kājām, kas ir nedabisks, neīsts un tas sabruks. Un mēs toreiz tādi jauni mums tā likās tik savādi un tik drosmīgi, bet tas arī notika. Tas arī notika. Šī varenā impērija sabruka. Vara, ietekme, valdīšana nebūs mūžīga. Un tad ir tas jautājums, kā tad to var noturēt? Kā panākt, lai tā mana ietekme būtu ilgāka? Un tad ir tas trešais, par ko mēs varam domāt, kāds tad ir vispār varas mērķis? Kāds tad ir varas mērķis? Un skaidrs, ka varai ir nozīme, jo ne jau velti arī mēs šodien jau no mazām dienām sakam bērniem, tu to vari, nepadodies, cīnies, tu to vari, ja tu uzvarēsi. Taču jautājums paliek ne tikai, kas dod varu, bet cik ilgi man ir tā vara, un vēl vairāk, ko tad es ar to varu daru. Un tas ir jautājums par varas mērķi. Un skaidrs, ka šodien tas pasaules elks, jeb viltus dievs, ir varu izmantot savas dzīves labklājībai. Un tieši jau tāpēc arī cilvēki, kas nokļūst varā, cenšas to izmantot. Tieši jau tāpēc arī ir joprojām tik daudz iestādes, kas izmeklē kukuļus un korupciju un negodīgus darījumus, tāpēc ka vara, uzticētā vara nav izmantota godīgi. Uzticētā vara ir izmantot pārkāpjot savus pilnvarus. Cik bieži mēs varam dzirdēt, viņš varu izmantojis nelietīgi, viņš ir pārkāpis savus pilnvarus, un mēs ik pa brīdim dzirdam kādus briesmīgus stāstus, ka kāds ir pacēlis roku pret vājāko savā ģimenē vai skolā vai sabiedrībā. Un ja mēs nevaram pakļaut savus kolēģus vai klientus, tad mēs mēģinām varu izmantot ģimenē. Ja nevaram īsti ģimenē, tad bērniem. Ja nevaram bērniem, tad kādam mājdzīvniekam. Ja arī tas neklaus, tad vismaz uz ielas varam mēģināt kaut ko nodemonstrēt, bet varu mēs gribam izmantot, lai apliecinātu, ka es kaut kas esmu. Un tad mēs lasām to, ko Jēzus reiz teica saviem mācekļiem un mums. Mateja evaņģēlijā 28. nodaļā, 18. pantā, ko Jēzus saka. Man ir dota visa vara. Visa vara debesīs un virs zemes. Jēzus saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Un tad Jēzus, kuram ir visa vara, visur saka šos vārdus, Mateja 20:28. Cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Redziet, man ir dota visa vara, bet es šo varu izmantoju, lai kalpotu, un vēl jau vairāk es šo varu atļauju piesist pie krusta, lai citi varētu dzīvot. Un cik vecs ir pasaule, tik ir vecs tas jautājums, bet
kā kļūt pirmajam, kā gūt varu, kā gūt panākumus, kā iegūt teikšanu, galu galā kā kļūt lielam. Un arī pat Jēzus 2 mācekļi, 2 brāļi kādā brīdī, kad saprata, ka kaut kas vēsturisks notiks, Jēzum jautā: kungs, tu vari dot mums 2 vietas, vienu pa labo, vienu pa kreiso roku tavā valstībā? Un tad Jēzus saka: bet kas grib būt liels jūsu starpā, tas lai ir jūsu kalps. Ja kas grib būt pirmais un lielais, tas ir kalps. Tas Jēzus ceļš, jeb Jēzus metode ir pārsteidzoša. Tev ir jābūt mazam, lai tu kļūtu liels. Lai tu kļūtu ietekmīgs, tev ir jākļūst mazam. Apostols Pāvils, kur Dievs brīnumainā kārtā uzrunāja, kur viņš piedzīvoja daudz arī dažādas atklāsmes un Dieva īpašu vadību un svētību, tajā pašā laikā bija arī visu laiku ar kādu slimību sasaistīts. Un viņš vairākas reizes lūdza, lai Dievs viņu dziedina un atbrīvo, bet tas nenotika. Un tad Pāvils saka: Dievs man sacīja, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks, tad Dieva spēks, mans spēks nespēkā varens parādās. Tad nu daudz labāk lielīsoši ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu par mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Ja tu gribi būt liels, svarīgs, Jēzus saka, labi, tas ir iespējams, bet tad tev jākļūst mazam. Tas nozīmē, ka tava vara un ietekme ir pilnīgi pretēji tam, ko vēlas un piedāvā pasaule. Tev ir jāiet mazumā. Pasaule saka, lai tu kļūtu liels un varens, tev ir jāņem. Tev ir jāņem. Jo vairāk tu ņem, jo lielāks un varenāks tu būsi. Kristus saka, nē, tev ir jādod. Tev ir jādod prom. Tava vara ir mīlestības kalpošana. Pasaule saka, es darīšu visu, lai es iegūtu varu, lai es panāktu savā labā maksimumu. Kristus saka, es nokāpšu no savas godības un pazemošos jūsu dēļ. Es kļūšu par cilvēku un nomiršu par jūsu grēkiem, jūsu vietā. Jēzus savu varu ļāva piesist krustā, lai mūs nāvei un sodam nolemtos darītu dzīvus un lielus. Ne lielus sevī, bet lielus Kristū. Un atzīstot savu nespēku, savu vājību, savu bezspēcību, galu galā atzīstot savus grēkus un tos uzticot Jēzum, mēs iegūstam jaunu dzīvi. Mēs iegūstam drošību un spēku kalpot mīlestībā. Un jo es esmu mazāks Kristū, jo lielāks un varenāks Kristus ir manā dzīvē. Un Kristū mans lielums kļūst par vājumu, par nevajadzīgu, par neko. Bet mans vājums Kristū kļūst par lielu spēku un ietekmi. Nevēl kāds ir sacījis, ka Dieva armija ir visstiprākā, jo tā sastāv no visvājākajiem. Un ja ļaudis manā vājumā vai slimībā vai nespēkā vai apjukumā ierauga Dieva godību, tad tā ir visskaistākā un visstiprākā liecība un reizē arī ietekme. Kristus, kuram pieder visa vara debesīs un virs zemes, tajā grib dalīties ar tevi un mani. Un viņš ir teicis, tāpēc ejiet un dariet. Un nevis savā spēkā, varēšanā, zināšanās, ietekmē, bet Kristus spēkā. Un jo Kristus ir lielāks, jo lielāka ir ietekme un vara šajā
pasaulē. Lai Dievs uz to mums palīdz. Āmen. Pielūgsim Dievu. Kungs, Jēzus, paldies par to, ka mēs pazīstam Tevi, kuram ir visa vara debesīs un virs zemes. Un paldies, Jēzus, ka Tu, kuram bija visa vara un godība, nonāc un pazemojies līdz krusta nāvei, lai dotu arī kaut ko no savas godības un varas cilvēkiem. Paldies, Kungs, ka Tu katram esi devis dāvanas un talantus un spējas, bet, Kungs, palīdz, ka mēs to, kas pieder Tev, nepiesavinātos un neuzdotu kā paša varēšanu un ieguvumu. Un tāpēc, Kungs, pasargā mūs no lepnības un augstprātības un iedomības, bet dod, Kungs, mums pazemīgi, tā kā Salamans, tā kā citi Tavi kalpi un vīri un sievas nāc pie Tevis un lūdzu, Kungs, esi mums žēlīgs. Un debes Tēvs, palīdzi man būt mazam, lai Tu varētu kļūt liels mūsu dzīvēs un uzdevumā. To no sirds mēs lūdzam, Jēzus Tavā vārdā. Āmen.